Nu, sveiciens visiem jau jaunajā 2025. gadā. Laiks skrien vēja spārniem, un nu jau janvāra beigas, bet nu, mēs jau arī tā kā pagājušajā tikšanās reizē runājām ar tevi, kad esam čaklītes, ja, tad nu, jau var teikt, kad mēnesis ir pagājis, un, protams, ka jaunais gads droši vien, ka visiem ir tāds, nu, kā lai saka, cerību pārmaiņu laiks, kad gribās kaut ko jaunu. Katrs vēlās varbūt šajā gadā kaut kādas atrast priekš sevis jaunas iespējas. Un es domāju, ka mēs runājot par iespējām, mums ar tevi ir ko cilvēkiem pastāstīt, kā saka, tieši runājot par iespējām. Kā tu redzi šo te jauno 2025. gadu priekš sevis? Nu, sveika, Valda! Nu, laikam jaunā gadā esam pirmo reizi satikušās, bet paskaties, cik ātri ir aizgājis jau janvāris, ir janvāra beigas, ja? Un laiks skrien, ja? Nu, ko es tev varu pateikt? Pagājušais gads bija īstenībā ļoti interesants, jo tiešām sākām tā ļoti nopietni pievērsties tieši kriptovalūtas apgūšanai. Daudz ko esam iemācījušās, pateicoties tam, kad nu, sadzirdējām, kad var gūt ļoti labas apmācības pie cilvēkiem, kas ir profesionāļi. Ja? Jo kamēr mēs to nesaprotam, kamēr mēs nezinām, kas tam lācītim ir vēderā, parasti ir tā, ka cilvēki zaudē dēļ savas nezināšanas. Ja? Un esam tikuši tātad pie šādas te lietas, kad varam apgūt šo tirgu daudz maz no iekšpuses. Ja? Patiesībā tas viss ir ļoti interesanti, un man aizvien vairāk interesē arī jaunās monētas, kuras nāk tikko iekšā. Ko tu par to domā? Jā, nu īstenībā monētas ir ļoti daudz, jā, bet kas ir jāsaprot, ka ne jau uz visām ar garantiju arī, protams, var nopelnīt, jā. Tā kā šī gadījumā, nu, es tomēr arī skatos tā nopietni uz visu šo te pasākumu, jā, jo, protams, kad tas ar vien vairāk un vairāk ienāks cilvēku dzīvē, jā, es dzīvojot Vācijā, šobrīd jau televīzijā iet reklāmas, jā, dažādām kriptiešu maksāšanas sistēmām, ja, kā piemēram Bitpanda, ja. Revolūts ir ienācis arī šobrīd jau pilnīgi stabili mūsu finanšu sistēmā, ja, teiksim, nu jā, cilvēki baidās no nodokļiem, bet, nu, ja mēs pavērojam notiekošo tieši arī politikā, ja, tad, nu, protams, ļoti nozīmīgs pasākums visai pasaulē, ja tā tad Trumpa ievēlēšana un iecelšana prezidenta amatā. Ja? Tā tad visi šobrīd skati pievērsti ir Amerikai. Un, protams, ja mēs atceramies mūsu pagājušā gada tikšanās, ja, kad Trumps uzstājās tieši kriptovalūtu konferencē, ja, tad neapšaubāmi visa pasaule uz to iet, ja, kad jebkura banku sistēma piedāvās tuvākajā laikā ne tikai fiata naudas norēķinus, ja, bet tieši arī pievienos papildus kripta maksājums. Jā, protams, kāds teiks kontrole, ja, bet, nu, visi grib naudu, visi grib saņemt pabalstus, visi grib labi pelnīt, ja, bet tai pašā laikā, protams, arī jāsaprot, kad, nu, darbojās sistēma, ja mēs gribam kaut ko saņemt, tad mums arī kaut kas ir jādod pretim, ja, un tieši šajā sakarā mēs varam iedot tiem, kam būs interese, varbūt pat tādiem, kas vispār nekad neko nav šajā jomā darījuši un kam ir bailes, ja, jo vienmēr ir bailes no kaut kā jauna, bet tai pašā laikā ņemot vērā jau mūsu iespējas un pieredzi, jā, tā tad mums ir piedāvājumi jebkurai cilvēku kategorijai, gan tiem, kam jau ir pieredze, jā, protams, diezgan ātri uzaudzēt savu finanšu portfeli un, protams, arī saņemt kolosālas zināšanas, gan arī iesācējiem, jā, tā tad, nu, faktiski sekojiet līdzi informācijai mums tuvākajā laikā un noteikti uzdodiet jautājumus, varat pat jautājumus neuzdot, jo jautājumi, protams, nav, kamēr nav informācijas. Ja? Tā kā, ja gribat saņemt informāciju,
pastāstīt par iespējām, tad droši rakstiet mums privāti un sekojiet līdzi informācijai. Es domāju, ka šī gadā mēs būsim mazliet čaklākas. Jā, nu, ko es vienīgi vēl gribu piebilst, kad jā, pagājušā gadā ļoti intensīvi tika tātad meklētas iespējas tieši šī te jomā, kripta jomā. Un man tiešām liels prieks, ka mums ir arī tātad bitkoina tētis, jā, karalis, vai šis kriptovalūtas, jā, karalis bitkoins, jā. Strādājam arī ar digitālo dolāru. Cik es esmu dzirdējusi, nāk iekšā digitālais rublis, un, protams, arī noteikti būs digitālais eiro. Tā kā, Jau ir. protams, humoram mēs varam teikt tā, mēs negribam maksāt nodokļus, bet valsts kases visur ir tukšas, jā, un līdz ar to nav iespējams ne pensionāriem maksāt normālas pensijas, ne pabalstus jaunajām māmiņām, ne arī tiem cilvēkiem, kam ir vajadzīga medicīniskā palīdzība. Tā kā es uzskatu, ka tas ir normāli, jā. Jebkurā gadījumā nodokļi būs jāmaksā. Nu, tie, kas mācīs viņus bišķi samazināt, tas ir cits jautājums, jā. Par to mēs arī varam parunāt, bet es domāju, ka viss sakārtojās tieši tā, kā tam ir jābūt, ja? Jo cilvēki kādreiz teica tā, ka kripta ir burbulis, viņa uzsprāgs, un vēl tagad man zvana un prasa, bet es tur dzirdēju, ka visa kripta pazudīs. Nu, ziniet, grūti teikt, ja. Pirms cik gadiem, kad ienāca bitkoins un ar dažiem santīmiem, ja, tad viss teica, ko jūs sāksaties? Un tagad paskatieties, bitkoins maksā 100 000. Tā kā, nu, paši izdarat secinājumus, ņemat šo iespēju, kamēr viņu var paņemt, kamēr no viņas var arī gūt kaut ko paši sev, ja, un arī palīdzēt pārējiem, kuriem tiešām ir vajadzīgs. Tā kā, nu, uz tikšanos rakstiet mums personīgi, uzdodiet jautājumus, izstāstīsim, parādīsim, un, protams, visvairāk man priecē, kad esam nonākuši tomēr pie šīs apmācību sistēmas, ja? Tā kā ļoti daudziem tas ir vajadzīgs. Tā kā, nu, gaidīsim. Jā, rakstiet informāciju zem šī te video. Līdz nākošajai reizei. Atā! Visiem, jā, jauku dienu. Atā!